Kolēģi, darbi vai ilūzijas? Jau kuro reizi šogad Saeimas dienas kārtībā ir jautājums par atbalstu pirmā tipa diabēta pacientiem. Kur ir rezultāti? Tā vietā, lai iegūtu datus, rastu risinājumu un pieņemtu lēmumu, Veselības ministrija rīko nākamo darba grupu. Jā, rezultāts ir, darba grupa ir. LSM raksta, ministrija precizēs, kādā apmērā iespējams precizēt atbalstu. Tikmēr ārsti un pacienti skaļi lūdz pēc palīdzības, un palīdzība viņiem nepieciešama uzreiz šodien. Ziņās nu pat atkal lasām. Līdz jūnijam jaunajai veselības ministrijas darba grupai būs jāsaprot, cik daudz pacientiem un kādā apjomā valsts varētu paplašināt insulīna sūkņu un glikozes sensoru iegādes kompensāciju. Darba grupa kam? Un šeit es gribu uzrunāt, dārgie ierēģi, jums ir dati. Lūdzu, sarēķiniet dienas laikā, tam nav vajadzīga darba grupa. Šā gada 16. martā Veselības ministrija, atbildot uz apvienotās saraksta pieprasījumu veselības ministram par pirmā tipa cukura diabēta pacientiem nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju pieejamību Latvijā, sniedza nekonkrētu, bet tomēr atbildi. Tajā tika norādīts, ka saskaņā ar Nacionālās veselības dienas veiktajiem aprēķiniem, lai nodrošinātu visiem pirmā tipa cukura diabēta pacientiem aptuveni 7000, kas saņem medikamentus glikozes monitorēšanas sistēmas, nepieciešama apmēram 10 miljoni eiro gadā. Savukārt, lai nodrošinātu insulīna sūkņus, apmēram 28 miljoni eiro gadā. Sakiet lūdzu, vai atbildē, kas tika precizēta arī Saeimas pieprasījuma komisijā, tika sniegti skaitļi precīzi vai minējums kafijas biezumos? Vai tā bija pavirša attieksme pret Saeimas deputātiem un galvenais vairāk kā 7000 pirmā tipa diabēta pacientiem visā Latvijā? No kurienes bija šie dati, ja tagad nepieciešama darba grupa, kura 2 mēnešus plāno rēķināt, cik pacientiem ir nepieciešama palīdzība. Darba grupa, kolēģi, ir solis atpakaļ. Mēs laikam dejojam deju. Solis uz priekšu, 2 atpakaļ. Un pat mazāk nekā solījums rīkoties. Es un mēs, apvienotais saraksts, kuriem rūp Latvijas iedzīvotāju veselība, labklājība un kuri sadzird cilvēku saucienus pēc palīdzības, aicinu veselības ministriju rīkoties nekavējoties. Un šie pacienti, kas bija pie Saeimas, viņi nelūdz pabalstus, viņi lūdz sensoru, lai viņi varētu būt nodokļu maksātāji, lai varētu samaksāt nodokļus, strādāt šeit Latvijā. Un vēl tikai atgādināšu, ka kādam pacientam vājredzīgam bija arī konsīlijs, kurš teica, obligāti vajadzīgs sensors. Savukārt Nacionālās veselības dienas un veselības ministrija teica, nē, nav ministru kabineta noteikumos 809 precīzi izpildīts. Atteica. Šobrīd Ziedot LV lūdz sabiedrībai, cilvēkiem, tai skaitā lielākā daļa pensionāru ziedo, lai šim pacientam varētu būt sensors. Tas nav šobrīd jautājums, ka varētu luksus preci cilvēks iegādāties. Tas ir jautājums cilvēkam par, jāsaka tā, par normālu dzīves kvalitāti. Cilvēki, kuri lūdz un cer uz valsts atbalstu pirmā tipa cukura diabēta monitorēšanā un iespēju dzīvot normālu, ekonomiski un sociāli aktīvu dzīvi, gaida jūsu lēmumu šodien. Viņi nevēlas sagaidīt slimības komplikācijas, pēc kurām it kā sensoru došot, vai ikdienu pavadīt bailēs par to, ka var iestāties ārkārtas situācija. Viņi grib dzīvot šodien.
Tikmēr veselības ministrija tikai tukši sola rada ilūziju par procesu un velk laiku līdz vasarai, kad valdība aizies atvaļinājumā, nebūs kas pieņem lēmumus. Veselības ministrija velk laiku līdz vēlēšanām, lai atkal cilvēkiem solītu, bet rudenī būs jauna valdība, jauns veselības ministrs, un atkal pacienti sāks riņķa danci, atkal ies uz komisiju un runās vienu un to pašu. Nē, tas nav pieņemami, tāpēc, ka mēs, tas ir apvienotais saraksts, sniegsim tik ilgi, kamēr mēs visi sadzirdēsim cilvēkus, kas bija pie Saeimas, cilvēkus, kas ikdienā. Un es domāju, ka mūsu katra ģimenē ir kāds, kam šis sensors ir ļoti nepieciešams. Līdz ar to mēs aicinām atbalstīt šo lēmumu projektu. Un vēl jau vairāk, es jums veselības ministrijas mājaslapā bija jaunākā ziņa, kas ir 24. aprīlī par darba grupu, kur vajadzētu vienotu un pierādījumos balstītu redzējumu. Tiešām mums nav diabēta asociācija atsūtījis datus, dati ir vairāk kā pieejami un pārbaudīti. Vēl jau vairāk. Mums teica pieprasījuma komisijā 10 miljoni. Savukārt šeit darba grupā priekšlikums, kas ir kompromisa jautājums par 75%, ko arī diabēta pacienti akceptē, ir vajadzīgi 3,63 miljoni. 3,63 miljoni. Kolēģi, ja tikko mēs 30 miljonus izdaiļājām, tikko mēs varam atrast finansējumu, pabeigt korpusu un piešpricēt 20 miljoni, tie 3,63 miljoni. Bet ir vēl otra teikuma sastāvdaļa. Bet, ja tomēr tās naudas nebūs, tad būs alternatīvas. Skatīsimies, kam tās komplikācijas ir lielākas, mazākas. Tam dosim, tam nedosim. Sāksim dejot tūdaļiņ, tagadiņ. Kolēģi, tas nav jautājums par dejošanu. Tas ir jautājums par cilvēku dzīvēm, par cilvēku kvalitāti. Tie ir mūsu nodokļu maksātāji. Tie ir jaunā paudze, kas vēlas šeit dzīvot, kas vēlas nodokļus maksāt. Un līdz ar to es uzskatu, ka šajā gadījumā šis balsojums ir mūsu sirdsapziņas balsojums. Mums ir jābalso ar sirdi, nevis ar Excel tabulām. Lūdzu, atbalstiet. Paldies!